Paldies tev par šo. Labrīt, Cēsis. Čau, Jāni! Nu, čau, Bruno, labrīt, labdien un labvakar visiem. Labrīt, Cēsis. Kas tik nav noticis? Jā, ne? mums ir pirmā epizode šajā gadā, un laimīgi jauno gadu. Man ir neliels aizdoms, ka šī ir pirmā epizode šajā gadā, kur mēs ierakstām. Šī ir- Atskaņotā epizode, šī nav pirmā šajā gadā. Nu, šogad pirmā epizode, kas nāk ārā šī. Tiešām jā? Būs, jā, šogad šī būs pirmā epizode, 19. epizode. Sveiciens visiem skatītājiem, klausītājiem un, nezinu, varbūt arī ostītājiem. Jaunais gads, liels predictions, Raimonda Paula gads. Ja es pareizi atceros, Tad tu man- teici vai nu Raimonds Pauls vai Vaira Vīķa. Jā. Bet- Tam, Uljāns Simjonov. Tu Jā. domāji, cik interesanti. Mēs tā Neviens kā negaidīja. bija skaidrs, ka kāds ies, bet mēs nevarējām, kā to var zināt. Es būšu godīgs, neesmu saticis nevienu, tā kā reizi, Paulus esmu redzējis, ka viņš spēlē uz skatuves, vai ne, vai arī Freibergas, bet televizoru bieži vien redzējis. Uljāns Simjonov nav Kur tu baigi interesanti būtu varējis viņu redzēt savā aktuāli. Jā, tā kā baigi aktuāli viņam nebija. Tad, kad viņa nomira, cik 73 gados, tad, kad tu piedzimi, viņai bija 50. Viņa visdrīzāk aizgāja pensijā, kāds 20 gadus pirms tu piedzimi. Tā Viņa ka- bija pat treneri pēc tam, vai jau treneris jau. Man liekas, ka te ir bijušas kaut kāda vīriešu treneris. Man liekas, ka tā ir vispār interesanta lieta. Jā. Sportists kļūst par treneri, piemēram, hokejā mēs to redzam, mēs to basketbolā redzam. Nav obligāti jābūt sportistam, lai tu būtu par treneri. Bet stulbi ir, ja tu esi bijis sportists, un tu nekļūst par treneri, ne? No, Nē, tas ir kāpēc? Karcābols, piemēram, vai tur Irbe vai kaut kas tāds. Mēs visi par viņiem domājam, jā, tie ir bijuši tik labi sportisti, ka viņi ir kļuvuši par treneriem. Ko dara Naumovs, piemēram? Bet te jau, Kur ir tā kā Kerčs? Viņš ir dzīves būt vispār? trenerim pilnīgi cita lieta, kā būt sportistam. Nē, es taču saprotu, es esmu uzņēmējdarbības konsultants, kurš ir pilnīgi neizdevies uzņēmējs, tā kā es ļoti labi saprotu, par ko mēs runājam. Bet, jā. Interesanti. Kas Cēsis jau tavā galā noticējis pēdējā laikā? Tātad, man ir ārkārtīgi daudz visādas interesantas lietas stāstāms. Ideāli. Es jokoju, tāpēc, ka es pilnīgi neesmu sagatavojis mūsu šīdienas tikšanās. Kā parasti? Nē, Ejai stop, nav ieradies. par AI slopu. Tu esi dzirdējis joku? Nē. Es nezinu, kurš vai nu OpenAI vai Microsoft vai kāds tur AI direktors teica, ka viņš ļoti negribētu dzirdēt tādu vārdu savienojumu kā AI slop. Ļoti labi, ka viņš neklausās šo podkāstu. Kā tu to zini? Paldies Jā, Dievam. nē, Cēsīs, es šo laiku zinu, kā ir tā, ka kopš man atlaid no darba, es esmu brīvais aģents. Tas Es nozīmē, esmu ka tu esi ērglis. divas nedēļas nokodis. Es esmu mērglis, kas... Tā varētu likties, bet kaut kāda iztika ir jāpelna. Un es esmu drusku ar vienu kāju atkāpis apakaļ Rīgā, un tāpēc man nav īsti informācijas, kas šeit notiek, jo es esmu daudz labākā pilsētā. Mums nekā tu. mums Cēsīs tāpat kā dažviet citur Latvijā bija sniegs. Milzīgs sniegs, un vienreiz man bija jābrauc pie tevis no rīta, un es nevarēju aizbraukt. Es nezinu, ko tu domā ar milzīgs sniegs. Nu, tā kā Tāds, jā, mums tāds un tāds. lielos viņš ir. apjomos, nu tā, ka vispār ceļš netīri. Tikai putenis tas bija. Atceries, bija putenis. Tas savs pūtis, vai kā viņš to Jā, tās. Tajā rītā es vedu bērnu, es braucu pats apakaļ no bērndārza, un es klausījos. Tātad šodien mums ir jāuzmanās, būs tāda dabas parādība kā sniega plūksnis. Es kaut ko pirmo reizi kaut ko tādu par dzirdēju, es domāju, no ārprāts, es 42 gadus esmu nodzīvojis šīs pasaules, pirmo reizi kaut ko tādu dzirdu, un es braucu, un tas vienkārši vējš puš sniegu pāri ielai, Viņam ir nosaukums, jā. Jā, sniega putnis, sniega Tad senāk tas nav putenis, ja tas ir sniega Ne, putnis. un tur bija speciāli atsevišķs segments laikziņās par šo. Tātad putenis ir tad, kad pūš sniegu, kas krīt no debesīm. Sniega plūksna ir tad, kad pūš sniegu, kas ir uz zemes. Lūdzu. Mūsu divu mūžu mācies, tu zini, ka tas ir cits vārds, bet es te nevaru pateikt, kurš vārds jūs viņai aizmirst. Jā, tātad man jābūt gatavam, ka kaut kādā brīdī manā dzīvē ienāks cits vārds. Tam Jā. trakajam sniegam. Sniega plēta. Nu, tāds sajūta, ka es pirmo reizi sajūtos tā cilvēka lomā, kurš saka, tiešām ziema pārsteidz mūs nesagatavots. Jo iepriekšējā dienā viss bija pilnībā ok, un nebija nekāda zīmju par to, ka... Pūkstens, Bruno, mēs dzīvojam vienā un tajā pašā valstī, mēs dzīvojam vienā un tajā pašā pilsētā. Tev nebija trakais sniegs? Nu kāds, kas ir trakais sniegs? Nav bijis zem -8 grādiem šeit kopš jaunā gada. Kāds kas ir tas trakais sniegs, par ko tu runā? Acīm redzam, tu tajā brīdī... Tu vienkārši acīm redzot, vai tu dzīvo, vai tu mašīna atrodas kaut kādā aizvējā, vai kaut kur, jo tāpēc, ka kāds sniegs, es burtiski bija esmu tā kā bijis situācijā, kurā man no asfaltēts šitā, no ceļu kurš dziļuma ir Nu, jārok tad tu mašīna. Tajā dienā negāja ārā no mājas, acīm redzam. Ir tas, ko es tev varu pateikt. Ko tu? Es nesaprotu, ko tu runā. Labi, vienalga. Tātad mēs runājam par cēsīm. Ja? Jā, Mēs runājam jā. par kaut kādu pēdējo janvāra pirmās puses notikumu Jā, un dziļu sniegu. jā.
Starp Nav dziļš sniegs. Starp 6. Parādi man, un kur 10. eksistē. datumu notiek Kur šis eksistē fenomens. dziļš? Jā, bet nē, man tev tad ir jautājums. Ja starp 6. un 10. datumu eksistē dziļš sniegs, un kopš tā laika nav bijis temperatūras siltākas par, es teikšu, -6 stabili grādi, kur viņš ir? Bet- Tu domā, viņš izgāja? Viņš Nu labi, viņš tu neizgāji no izgaroja, vai kas mājas. viņam? Tad Nē, mēs nē, pierādām to, jā. ka tu biji uz tā korpusa. Nē, Bruno, man liekas, tu līdz galam nesaprotu, ko es tev gribu pateikt. Tātad, jā, pieņemsim, ka es neizgāju no mājas. Bet tagad iedomājamies, ja sniegs ir, piemēram, 20 No. centimetru biezumā. Okay. Nu, piemēram, viņš sasniedz tavuprāt 40 centimetru biezumā. Un tagad iedomājamies, ka visas šīs 2 nedēļas, piemēram, kopš es neizgāju no mājas, nav bijis plusos grādi. Kur viņš ir? Jā, bet par to pēc tam pastāstīšu. Tātad, kā var būt, iedomājies, šitāds sniegs, ja? Pēc tavas stāstītā ir bijis šitāds sniegs, ja? Šāds. Jā. Nav bijis plusi. Kur viņš ir? Kur ir tas sniegs? Nu, kāds Ja- aiznes viņu prom? Visu tā kā, Jā. visu reģionu sniegu kāds reizes. Bija neizbraucami ceļi, tu nesaproti. Tu neesi slikta autobraucējs. Es nesaprotu, par ko tu runā. Tu ar savu rikšu nevari pārvietoties, vai kas tur? Es apvainošos, jā. Labi, viss kārtībā. Es Runā. sākšu raudāt. Runā tālāk. Sākšu ļoti. Nē, bija ļoti dziļš, bija īstenībā. Piedod, man tev žēl drusku. Es, Jo tāpēc man liekas, ka tu esi cīnījies pa īsti, nu tā kā īsti cīņa. Tā jau nav, nu kā dzīve ir cīņa. Protams. Man bija savs sniegs. Katram savs sniegs ir jāšķūrē. Katram savs iekšējais sniegs ir jāizšķūrē. Es jau gadu esmu uzsācis diezgan forši. Es esmu bijis uz malu socializēties un paspēlēt instrumentu višķiņu citiem cilvēkiem, kas ļoti forši man likās pašam. Jā, es tur Un biju, jā. tur Zini kā? es satikos un parunāju ar cilvēkiem, un mēs aizrunājāmies par pilsētas svētkiem. Un par to, kāpēc uz pilsētas svētkiem, kāpēc mums nav vēl viena kaut kāda mazā skatuvīte vietējiem cilvēkiem. Jo Cēsīs izrādās 15, 16 grupas, kas aktīvi spēlē, tu zināji? Nīks vēl Cēsīs ir izrādās. Nu, Šajā trešdienā tieši tajā pašā malā ir 6:00 bija sapulcs tieši par pilsētas svētkiem, lai ieteiktu lietas, ko jā, tu es varētu zinu, darīt. es tā kā piefiksēju to laiku, ka viņš tur ir, bet man bija Bet jābūt darbā, diemžēl. es tur biju. Nu, mēs varam skaņu izslēgt telefonu. Zini, šis ir Nu, modinātāja pulkstenis. Man bija konsultācijas, man liekas, zināt, kad man ir pēdējais brīdis, kad man startēt uz šiem. interesanti. Nu, ot, Cēsīs ir 15 aktīvas grupas, par kurām es neko nezinu. Jautājums, kāpēc es par viņām neko nezinu? Kā zinu, ka viņas ir 15, ja tu par viņām neko nezini? Tāpēc, ka tur bija tas Raimonds Mežiks kungs vārdā. Viņš ir tā saucamais cēs mūzikas, tāds arhivētājs, nearhivētājs, vācējs. Es nodemonstrēšu cēs Tu esi mūzikas. vienkārši haters! Es nodemonstrēšu cēs mūzikas arhivātoru darbu. Nu, bet Janvārs līdz marts. tieši, Neko. tieši Marts tāpēc līdz tev tā aprīlis. liekas. Tāpēc, ka Viens tu... MP3 fails kaut kur ir ierakstīts, viņš viņu Nu, arhivē. jā, nu. Pateici? Mhm. Tāpēc jau viņu vajag, jo tu nezini par tām 15 grupām. Tu jau esi vainīgs pie Vai tā. tu ar viņu iepazinies? Jā, burtiski, viņš tur bija. Viņam ir vairākas Malā. kasetes tā kā iznākušas. Nu, tas ir, Vairākas kasetes. tur ir, tas, nu, tur viņš ir diezgan- viņš nopietns, nenormāli daudz. nopietns. Un ir ļoti interesanti, ka viņš joprojām to Tikai parasti kasetēs pēc pirmās kasetes es teiktu, dara. Kāpēc viņš nedigitalizē to visu? pēc otrās kasetes jau viņš ir nopietns. Tas nozīmē, ka viņš he means business. Tu vienkārši, labi, staki, stāsti, kas tev sakāms. Es vienkārši neko neteiktu vairāk. Nu, šeit nahuj, nu, what the fuck? Bet man patīk, tev nepatīk, man patīk, mums tāds combating. Nav combating. Nopietni, Es tev stāstu nepatīk? informāciju, tu man nodirsi vienkārši. Bet tur man drīkst nodirst. Labi, davai. Ne? Man tagad vēl kaut ko teikt. labi. Nē, piedod, patiešām, nē, es pilnīgi nopietni. Es gribētu cerēt, ka es varētu sastādīt kā arī 16 grupu cēsī. Tavā vecumā. Traki, ne? Es biju tā pieteicies, tie, kas seko līdz sarakstē, jau zinu, tā bija meklēja grupas biedru arī vecāki cilvēki, bet es pieteicos tai grupai, bet tad man vēl bija sīks bērns, sīks otrs bērns, un es, diemžēl, visu to laiku ģitāru tā arī nepaņēmu rokās, bet jā, te prasās kaut kāds metāls šajā pilsētā, man liekas, ne? Domāju, tas ir metāla pilsēta. Cēs ir varētu tā hardcore, būt, es īstenībā, jā. atvainos, Cēs ir hardcore. Daudz vairāk tieši tie metāli nekā citi pārējie, bet tas, man liekas, tieši labāk ir. Metāls ir tāda enerģiskāka lieta. Cēsim vajag savu metālu festivālu. Nu, mums kā ir tas zāģi zombi fests, kas tagad ir. Viņš jau tāds. Fonofestam tas pa jaunu, jo kādreiz bija katru gadu. Jā, pa Fonofest arī kaut kas. Hardcore festivāls katru gadu. Bet vajag vēl darīties. Es tā uzskatu. Tev kā cilvēkam, kurš bija oficiālajos avotos neminēts Weidenfest organizators. Bet es vēl ticu, ka tu viņu organizēji. Es vienkārši visos publiskajos avotos tavs vārds nekur neparādījās. Jā, bet es ticu. Bet bildītais?
Un kaut kādā aiznākošajā dienā, kad mēs tikāmies ierakstā, tev bija interesanti par to, ka vārdā nesakāmā pasākumā bija jāievelk litrs ar šņabiem vai ko tādu. Es atceros, tātad, paklausies mūsu ierakstu. Ko nezinu. Jā, tā es teiktu, ka tev jau ir pietiekoši liela pieredze, lai tu pats organizētu šo pasākumu, ne? Nē. Nav, ja? Okay. Es to taču nevaru darīt, es neko nevaru organizēt. Nav jau kur. Es nevarēju uzorganizēt atnākšanu uz šejieni, iedomājies, es atnācu nosalganīt. Man vienbrīd likās, vai es varēšu izvilkt telefonu un pieznīt, ātrai palīdzību, vai jums, es nezinu. Es atnācu šķies džinsos un jāciņā. Mīnus, nezinu, cik tagad 15 grādu ārā, tāds es atnācu. Ļoti interesanti. Raimonda Paula šajā mums šodien tāda muzikāla epizode. Raimonda Paula jubilejas gada. Jubilejas gada, sauksim to tā. Viņš jau visu gadus vienais gan jau. Šitie viņa vārdi. Tu domā, dēļ apaļās. Es vienkārši izdomāju, cilvēkam jubilejas gads ir katru gadu. Būtu baigi dīvaini, ja tev būtu gads bez jubilejas. Tie ir tie, kas ir dzimuši 29. Jā. Man klases biedrs bija tāds. Jā. Viņš svinēja 28. vai viņš vienkārši nesvinēja? Viņš bija krietni bagātāks par mums pārējiem, tāpēc es pie viņa nekad neesmu bijis. Es jokoju, es vienreiz biju. Un es neko neatceru. Jā, bet tas viss izskaidro. Un es esmu dzirdējis par kaut kādu drāmu, es gan neesmu pietiekami daudz informējis sevi viņā, bet kaut kāda veida dziesmu svētkiem līdzīgs pasākums ar Raimonda Paula mūziku, kur Raimonds Pauls nesot pielaists pie organizēšanas vai kaut kas tam līdzīgs. Kāpēc, lai viņš būtu pielaists pie organizēšanas? Tā kā tas, kas tur, viņš rāvās organizēt. Tas, kas tur notiksies, nav tā kā viņa akceptēts ar ko drāmā. Kā tas saucās štajā nerd pasaulē, iefiņu pasaulē, tas saucās ārpus kanona, ja? Tas ir out of canon. Tas nav tīrs Paula tāda štēle. Viņi dara Paula lietas, viņi dara Paulam kaut kā, bet Pauls ir pateicis, ne, šis not canon. Tas nav. Bet jā, viņam būs mazais Ziemassvētku, un tas ir pirmais pasākums, kur es apsveru iespēju šogad aiziet. Cēsīs viņš būs? Nē. Viņš ir Rīgā kaut kur. Es nezinu, ja tas biļets 3 miljoni eiro nemaksās, tad varētu. Brauks uz Rīgu, klausīties Paula mazos dziesmu svētkus. Jā. 2026. gads, uz kādiem pasākumiem tu skaties šogad? Ir kaut kas plānā tev apmeklēt, izņemot... Nē, es zinu, ka tu brauks uz maziem Paula dziesmu svētkiem. To mēs tagad esam noskaidrojuši. Jā, es braukšu vasarā uz es nezinu, kur pilsētu, iespējams Milānu, uz System of a Down un Queens of the Stone Age. Un tur būs kaut kāds festivāls. Un neskapēc, man liekas, ka arī Rage Against the Machine, bet tie diez vai būs. Tas ir krūti. Tu likās, ka es tikai uz lēmējiem pasākumiem. Jā. Man likās, ka aiziet. Uz Briana Adams, piemēram. Vecpiebalgas zīli paklausīties. Es zinu, ka tu nezini, par ko es tu runāšu, bet es esmu bijis uz Mešugas koncertu Latvijā. Mešuga bija Latvijā? Latvijā es biju, jā. Kurā gadā? Pasen, bet bija, jā. Es esmu bijis uz Cannibal Corpse koncertu Latvijā, bet tad es biju pa jaunu, lai man vispār jebkur laist iekšā. Es tusējos pie ieejas Krievu kultūras namā, vai kā viņš tur saucās. Dzelzceļnieku nams vai kas. Tas ir tas, ko viņi tagad nevar notirgot nekādīgi. Tie bija 90. Tas bija 92. puses kaut kas tā. Tas tā, bet jā, tas ir tas koncerts, ko es plānoju apmeklēt šogad. Man ir viena franču grupa, kurus ļoti gribu apmeklēt, bet tur jābrauc kaut kur uz Parīzi. Edīti Piaf vēl spēlē, jā? Protams. Es ceru, ka viņi man beidzot atcerās. Atcerās tevi. Jā, nē, tas nestāv līdz, protams, Paula mazajiem dziesmu svētkiem. Nē, es nevaru. Jā. Nē, bet zini, kas ir, un īstenībā nav smieklīgi. Es redzēju ar savu bērnu, es redzēju pārdziedi mani Paula šito nedēļu tajā šovā. Viņi dziedāja Paula dziesmas? Jā. Es neesmu iedziļinājies tajā pārdziedi mani šovā. Vispār Latvijas šovu kā tādu. Tu izskaties caur ērkšķiem uz, piemēram. Uz kurieni? Nav tur caur ērkšķiem uz un 3 punktiņi. Tā sauc to. Ērkšķiem uz. Nē, caur ērkšķiem uz es neesmu skaties. Nē, kas tāds ir? Tur savāc grupiņu ar grūtībās nonākušām sievietēm, tur dzērājām un tādā garā, un tad viņas ķipā... I can fix them. Jā. Un tikai to lomu izpilda tas Jānis, kā viņa grodums, tas lielais čals. Viņš jau Bukums, nevis grodums. Grodums nav divi kaut kāds puikas. Visu, ko tu man saki, es nevienu no šiem cilvēkiem. Bet, labi. Es piekrītu, šis varētu būt muzikāls gads. Es gribētu atsākt spēlēt grupā. Bet tu uzreiz gribi grupā, tu negribi tā kā atsvaizināt atmiņu?
Patrenēties pāris reizes atnākt uz studiju, noiriet viņu uz pāris stundām. Man tā kā viens šeit pastrinkšķinās. Jā. Ritīgi skaidri. Es taču Tu nemāku. esi pārliecināts, ka tu tiekot grupā uzreiz varēsi sākt vienkārši spēlēt? Jautājums ir, ko mēs tur sākam spēlēt, bet jā, es esmu diezgan pārliecināts, jā. Nu, es neesmu gads 10 spēlējis, bet jā. Man reiz ir tā interesantā lieta, es nemāku spēlēt daudzas notas vienlaicīgi, bet es māku spēlēt dīvainās vietās vajadzīgās notas, jo es esmu ritmu ģitārists es esmu poliritmisks ritmu ģitārists, un tāpēc man, diezgan, es varu sēdēt uz vienas stringšķināt, un cilvēkiem parasti ir interesanti, jo es biju kādreiz iemācījies ar vienu pirkstu spēlēt 5 ceturdaļas, ar otru pirkstu šitajā pašā rokā spēlēt 7 ceturdaļas, un ar šiem pirkstiem mainīt augstumus abām šīm lietām. Bet kaut kādu tur tādu soliņu es nemāku. Es solfeģoju, es nevaru vienu notu atšķirt. Tā, katram savs, acīm redzam. Mūzikai nav nepieciešams zināt obligāti, lai mācētu. Jā, viens, lai kaut kas kaut kur teica, kaut kas jau iespējams, ka ir, jā. kad tev ir, tu iemācies savu instrumentu, tu iemācies mūzikas teoriju, tad aizmirst abas divas lietas un spēlē vienkārši. Labi, skatos, ka Cēsīs tev nekā tāda interesanta notikuma nav. Es tagad arī nevaru iedomāties, ka kaut kas tāds baigi wow notiktos. Nē, man kā sniegs drusku, kaut kas ir atvērušies. Joprojām Cēsīs pēc jaunā gada joprojām dzērjā, vēl nav sācies darba laiks. Es nevienu skaidrā neesmu redzējis vēl. Jā, kur tu apgrozies? Interesanti zināt. Kāpēc topiņi? Jā, ļoti interesanti vietējās ziņās Smiltenē, kas ir, tu neticēsi. Es neticu, ka tā ir īsta vieta. Ir uztaisīts slidu spā. Arī tev kaut kas tikko nodarbēja. Tāds vispār. Slidu spā? Jā. Tas tā kā tev brauc ar slidām pa muguru. Es nezinu, vai tu esi kādreiz pīpējis elektroniskās cigaretes. Es esmu apkārt esošiem pamēģinājis viņus uzpīpēt. Bet viņi kaut kad uztaisīja Aikos iekārtām, to saucamo Aikos spā, kur tu aiznes. Viņi tur ieliek tādā aparātiņā, viņš tur iztīrās. Viņi ir izdarījuši to pašu ar slidām. Es jau Aikos spā, tu ieej un 14 kailas sievietes tev pūš no tiem Aikosiem dūmus. Tas ir tas, ko es domāju, tagad tu pasaka Aikos spā. Bet tas, ko es domāju, slidu spā, es domāju, ka tu ieej apgulies un 14 kailas sievietes slido pāri tev. Tas bija tas, kā es domāju. Bet izrādās, tas ir spā priekšslidām. Jā, tas ir spā priekšslidām. Bet kaut gan, ja es pateiktu suņu spā, tad tas būtu spā priekš... jā. Kāpēc tu iedomājies citādāk? Es nezinu. Es esmu pieredzis paciet uz pieredzes. Es pārdienas pacēju uz spā. Es nevaru domāt, ka es tagad kādu citu vestu uz spā. Piemēram, savas slidas. Kas man... kāds slidu spā? Kas tā ir? Es atvainojos par izteicienu, par nejēdzību. Tā saucās slidu asināšana, ne? Vai, Nē, tur kaut uzkopšana tādā garā. Kādā garā? Šis kādreiz... Paskaidrot. Bija Seinfeld, jā, bija tas sitkoms. Tā jāda, un jau mēs zinām, kā tas viss beidzās. Nē, mēs nezinām, kas tas tāds ir, ko tu man tikko pateici. Kas ir tas viss pārējais ar tām slidām? Tu atnāc, viņus uzastina un... Jā. Nu? Bet slidu spā. Tātad slidu asinātā. Un tīrīto. Ko nozīmē tīri? Tas ir tā kā... Tev uzkops slidu. Tas ir tieši tik vienkārši. Tas ir tieši tik vienkārši. Jā. Tu esi kādreiz slidojis? Pāris arī savā mūžā, bet es esmu slikts slidotājs. Tu esi daļslidotājs vai hokejists? Paliksim pie daļslidotājs. Es esmu neglīts daļslidotājs. Mums Cēsīs biedri no bet Priekuļu disgolfa ir uztaisījuši laukumu. Aiziem paslidot pēc tam. Pēc parkā? Nē, nav pilsparkā, ir štajā te dinamītas uz skateparkā. asfaltu. Asfaltu lejā pa vaļņu. Par to es vispār nebrīnu. Es taču tagad... Tātad es savam bērnam, mums tur ir slidkalniņš, vai ne? Jā. Es savam bērnam vēlējos nodemonstrēt. Rennes sporta veidu. Šo lūdzu klausītāji, skatītāji atsūtiet lūdzu kaut kādos sociālajos mēdījos skaidrojumu šim. Tātad viņai ir normālā, vasarā viņai ir slidkalniņš, tāds plasmasīgs, vai ne? No otrā stāv viņas pirmā stāv. Un es tagad viņai sasolīju, ārā ir mīnus grādi, viņa būs ilgi mīnus grādi. Es saku, meita, būs pizģets. Es tā neteicu, bet es neteicu, tātad tūlīt mēs taisīsim vienkārši most awesomest vienkārši lietu uz pasaules. Jā. Kā es to redzēju, es tā kā no augšas, es pēc kādu laiciņu uzlieku tur ūdeni, vai ne? Un tur vienkārši ir Winter Wonderland, un tā kā Elzas tajā multenē, tur visi uz slidām vai dibeniem vai vēlns, viņam kā, un vienkārši brauc un smējās un priecājas un vispār.
Tātad es jau kaut kāds 4 dienas tur laistu to ūdeni. Mhm. Un pilnīgi tas nenotiek. Es to nevaru izskaidrot. Es pat nevaru. Man liekas, ka mūsu tas reģions, kur atrodas tas plānotais likums, viņš ir ārā no fizikas likumiem. Kad man ir ūdens un ārā ir minus 11 grādi. Vai ne? Jā. Kā es to redzu? Es uzlieju ūdeni, viņš Jā. sasals, es uzlieju vēl ūdeni, viņš sasals, es uzlieju vēl ūdeni, viņš Jā. sasals. Tas Tas kā es to redzētu. Tas tāpēc, ka tu viņu lej. Tev viņu vajag mistot, jo tur jau nav taisnība. Tur jau nav taisnība, lai tas ūdens tur paliktu un sasaukt. Nu jā, man tas Viņš mistotais jau bija. tāds- Es vienkārši tā kā to darīju, un tad es eju tos drusku mīksts, un tad man liekas, Nē, man tev nē, vajadzētu pasaukt, bet es tā. Nejūties droši. Okay. Ja tev vajag, es atnāk nomistot. Mm. Man nav kauns mistot ūdeni. Minis vārkos var, bet tas būs dārgāks. Jā, Jā, okay. tas nāks klāt. Sarunājuši. Jā. Nu jā, un katrā ziņā šobrīd tur ir, es nezinu, kas tur notiek šobrīd, bet ir tā, ka tur ir izlieta kaut kāda 50 litru ūdens jau uz to visu pasākumu. Un Un nav ledus. nav ledus, es nevaru tev izskaidrot, nav ledus. Ledus Es gan jau, ka ir lejā tur, kur notiek tas viss. Es nezinu, kur viņš ir, man nav nejausmas, viņš nav sev vēl parādījis līdz šim. Jā. Jo es mēģināju uztaisīt lidotāju, tev nav sanācis. Nu tur viss krakšķi un, jā. Viss krāks. Man ir sarežģīti izskaidrot, tu atnāks un tu redzēsi, bet es man nav izskaidrojumi. Man nav izskaidrojumi, uzlieju ūdeņš, kur pazūd. Aiztika prom. Imagine. Bet kā tad viņi Mēs nedzīvojam tādos laikapstākļos, lai tu varētu iziet ārā, tā ar ūdeni izdarīt, viņš nokrīt sasalis. Es negribētu, lai viņš nokrīt sasals. Man vajag, lai viņš uzlīst un sasalst. Tas ir tas, ko es daru. Nu jā, tas jau pātri būtu, ja tu šitā viņš sasalta. Jā, tā būtu labi. Man liekas, tu īsti līdz galam neizproti to, ko es tev gribu teikt. Man liekas, ka tu neesi informēts par to. Es tagad mēģinu izdomāt kādu jaunu faktu, ko es uzzināju, bet laikam, kad es ļoti mandēni pēdējās 2 nedēļas dzīvoju. Man neatceries kādu jaunu faktu, ko tu uzzināji. Man patīk, ka tu mēģini kādam tā kā taisnoties. Tev bija kaut kādas jaunā gada apņemšanās, bet toreiz man liekas, ka tā epizode mums vaino. Jā, man ir jaunā gada apņemšanās, un es esmu viņu pilnībā izpildījis. Es esmu atmetis nedzeršanu. Es apņēmos atmest nedzeršanu, un man tas veiksmīgi ir izdevies. Man vienbrīd tas bija īstenībā, man liekas, varbūt būs slidani. Kas tev lika mainīt savu dzīvesveidu uz Mans- kādu labo pusi? Mans jaunākais bērns sāk piecelties kājās, un es saprotu, ka es vairs neesmu vajadzīgs. Aha, Jā. nu jā. Un viņam tikai 12 gadi, tā ka viss kārtībā. Bet, nē, Nu. es saprotu, tas nebija labs jūs. Bet, nē, nu kā, nu vienkārši es nezinu, es nevaru tev izskaidrot. Nu kā es zinu, kas notiek manā galvā. Bet tātad, es sievai teicu, ka es eju līdz tradīcijām. Tā kā piedzima pirmais bērns, es aiz panikas, tad man bija krietni vairāk naudas nekā tagad. Es aiz panikas iestājos autoskolā likt uz motocikla tiesības, es iestājos MBA baņķenē likt, es neatrodu cik, bet 5 ciparu skaitli grādu vai ne, kaut kādu nolikt, kaut ko man vajadzēja kaut ko darīt, jo tāpēc, ka es nesaprotu, neko nesaprotu. Un es sievai jautāju, vai man ir motocikla tiesības? Viņa saka, nav. Vai man ir iegūtais grāds no banka augstskolas? Viņa saka, nav. Un es saku, ko es sāku darīt, tad, kad piedzima mans jaunākais bērns? Viņa saka, sāk nedzert. Un es teicu, vai tur nav loģika? Aplis ir Ja noslēdzies. es neizdarītu tās lietas, kuras es iesāku darīt piedzimstot pirmajam bērnam, būtu tikai loģiski, ja es neizdarītu tās lietas, kuras es apņēmos izdarīt piedzimstot otrajam bērnam. Jā, Redz, kā cilvēks māks sev izrunāt no pilnīgi visu lauka. jā. Nē, es jūtos daudz labāks cilvēks. Man bija šis bija ļoti smags gads. Man ir daudz vieglāk. Es daru daudz vairāk. Mhm. Nu šeit es esmu gan daudz retāk jāatzīst. Bet tā, forši. Es nezinu, man nekādas cits apņemšanās nav. Man apņemšanās ir aizdzīvot līdz jaunajam gadam un tad domāt par nākošo gadu. Es gribētu vienu garlaicīgu gadu savā mūžā. Bet jau skatoties uz saviem plāniem uz janvāru atlikušo daļu un februārī, tas man nespīd. Kādas bija tavas apņemšanās? Es redzu, viņas nekādīgi nosaist. Es neko netieku. Nē, es gribu, es neko es gribēju teikt, viņas nekādi nevar būt saistītas ar spilgtāku drēbju izvēli tavā garderobē. Jā. Pasaka, vai viņas ir ar to saistītas? Man vienmēr es pasaku, jā, un pat norāju man viss dzeltens tāds košs. Tas būtu šaus. Tas būtu to post-productionā. Bet to mēs, jā. Nē, mana šī gada apņemšanās ir, es ļoti vēlos padziļinātāk pamācīties mūzikas teoriju. Un tas ir tā kā rocket science šobrīd, bišķiņ liekas. Nē, nu es kaut ko zinu, bet es nevaru salikt kopā. Un tad, es nezinu, vai Cēsīs ir, bet Rīgā ir mūzikas vakarskola, kurā... Mūzikas vakarskola? Man draugs viens pabeidz. Riklīgi. Es gan nezinu, vai tieši mūzikas skolas vidē es to gribētu darīt.
Bet jā, un paralēli tam to tā kā pārnest uz klavierēm, jo klavieris ir leģitīvi vieglākais mūzikas teorijas instruments, un tad tu vari, zini, kā es paredzu, ka Raimonds Pauls šau, un tad es. Es tagad tev klausos, un es tev no visdziļākās sirds nostūrīšu, es tev vēl veiksmi. Bet ja es varētu ieteikt, domājot par to, ka tu nevēlies to darīt, piemēram, mūzikas skolas vidē. Nē, es Ja es varētu tikai pāris lietas ieteikt. Jo man visu no mūzikas skolas negribās. Man gribās tieši allegedly solfeggio, harmoniju un klavieris. Kas ir viss, kas ir mūzikas skolā, laikam. Es neesmu mūzikas skolā. Bet es drusku no mūzikas teorijas saprotu. Bet tā tad, uz ko es tā maigi vēlos tev tā kā virzīt tam, piedošana, maigi. Mūzikas skolām un līdzīgām iestādēm ir viens plus pāri pašmācībai. Un tas ir ārā no tevis stāvošs motivators. Tu uzskati sev par pašmotivējošu cilvēku. 73%, jā. Pārējos 27% es guļu. Okay. Es jau diezgan laicīgi sapratu, ka es esmu 0% pašmotivējuši cilvēks. Tāpēc es, piemēram, nemaz nevarētu, es pats. Es ņemu grāmatas, kuras man stāv un vienkārši lasu pēc kārtas, bet tā. Tu nevari piespiest pats sev iemācīties kaut ko, ja to nav galā vērtējums? Nē, drīzāk. Es pārēsos par, īstenībā... Mans intereses ir randoms. Kādu? Nē, ko stāst? Randoms intereses. Randoms intereses. Ne, viņas ir kaut kādā veidā sasaistītas savā starpā, bet ja man būtu jāmācās kaut kas tāds, kas nav atvērtā grāmatā, man priekšā rakstīts, es to nevarētu izdarīt. Man nekas pastīsimies. Katrā ziņā apņemšanās ir laba lieta. Ļoti interesanti, jā. Es gan neapņēmos sākt ar kaut ko, es nezinu, skriet, tāpēc, ka es debils esmu. Tā vienīgā apņemšanās... Nē, protams, debils tu neesi. Tā vienīgā apņemšanās ir... Nē, nopietni. Jā, un kas zini, kas ir interesanti? Ir kas mums ir janvāra vidus. Es izpildīju savu apņemšanos. Nē, man pilnīgi nopietni nav neviens cits apņemšanās. Man ir apņemšanās nenomirt badā, spēt nodrošināt savu ģimeni, lai ir neinteresants gads, bet es to nevaru, diemžēl, pats paveikt. Tas ir no ārējiem apstākļiem atkarīgs. Jā, tas arī viss. Interesanti, jā. Vajadzēja mums, laikam... Sākt savu reliģiju. Tā ir mana. Mēs katru reizi atgriežamies pie tā, ka tu gribi politiku vai reliģiju. Jā, es sāku vairāk slikties uz reliģiju šobrīd. Bet varbūt es gadu vidū pārsliekšu. Jā, tas ir, tieši uz vēlēšanām uz politiku pārsliekties. Nē, uz šitām vēlēšanām es neko nepildīju. Nepaspēs? Es nemaz arī negribu. Tas tā kā Ome kaut kādu pie tās, es nemaz negribu šito, nevajag. Man daudz dzīvē notiek šobrīd. Es nevaru, mani iet un tagad saprot, kā ir, man precīzi, man jābrauc kaķi, man jābrauc bērns, man jāsako otram, man jāved bērns uz bērnu. Tu gribi, lai es valsti vadu tagad, jā? Es atvainojos. Es pavadīšu valsti pēc tam 4 gadus iedomāt. Tad vecākais būs skolā, jaunākais būs bērndārzā normāli, viņš jau būs liels, tad es varēšu vadīt valsti. Ja? Nedodiet man tagad. Tu būsi ne pirmais prezidents no CSM? Nē, redzu, tā ir, kad neklausās. Es gribu būt pirmais karalis Latvijā. Labs? Skaisti. Kur tev pils būs? Sāksim domāt tālāk. Cēsli. Man baigi. Es no šitās pārvākšanās uz cēsīm saprotu, man baigi nepārāk patīk pārvākties. Tāpēc es negribētu baigi pārvākties. Tad Cēspils būtu ok. Jā, es neesmu dzirdējis, vai cēsīs ir tā kā pārvākšanās, tā kā ne pārvākšanās servis, bet tipa džeki, kas atbrauc savāc manas kastes aizvinīs citur. Jo Rīgā ir visi šitie komanda 24, tur Averu pārvietojam tevi un tavu vecmāti. Cēsīs ir, jo es esmu redzējis tikai busu, kur rakstīts virsū kravu pārvadāšanu, bet man liekas, ka viņi nevarētu uznest man visu, ko man vajag. Es viņiem neuzticos. Līdz šim, tu esi bijis man tas cilvēks. Es tā domāju, vai, man tas poguli parādīja. Tas ir transitions uz to, ka man ir jauns biznes. Es esmu kravu pārvadātājs. Vedu visu tačkā, turp un apakaļ. Nē, Cēsīs noteikti nav tāds pakal. Jo man vienreiz bija situācija... Cēsīs visu var sarunāt, tu viņš piezvan un sarunāt, ka cilvēki atnāk tev un palīd. Kad es dzīvoju Līvos, man bija parādījās iespēja no čoma savākt klavierus. Un tad tētis tur bija sarunāt. Parādījās iespēja no čoma savākt klavierus. Tātad čomam mājās ir klavieris un viņš izbrauc uz nogali, ja es tā saprotu. Jā. Savāc. Un viņš pēc tam zvana, man saka, paldies. Kur ir mans klavieris? Viņš pēc tam zvana, kur mans klavieris? Es saku, nāc pakaļ, uz 5. stāvu var savākt pašizvešanu. Uz klavieris nodok.
Un tad, jā, arī kaut kāds random cilvēks bija jārunā. Nu, nebija tā, ka tā bija kompānija, kurai tu piezini un pasaki, čau, man liek pārāk. Es tā kā varbūt. Bet arī, cik bieži, ja cēsīs kāds kaut kur, ķipā, Vienkārši šis stāsts, zinu, ko tikko parādīja, ka tev tieši neviens draugs. ļoti reti. Jo, tā kā nav. Ja man vajadzēja klavieru pārvest, un iedomājies, pat es varētu atrast. Tavu māju. Bet iedomājies, pat es varētu atrast kādu, ka mums Tā kā Molotova man atnāk palīgā un nodest šitā klavierus. ciek Es vienkārši domāju, tā kā, Es atradīšu nelegālāko veidu, kā uztaisīt sprākstvielas, un es viņus ievietošu tavā dzīves vietā. Paldies tev. Uzskati šo par brīdinājumu. Labi. Jā, Paldies. skatos, ka tu esi pagrabam logus nomainījis. To es pamanīju pēdējo reizi, kad es centos no turienes izbēgt. Vienkārši tu neesi pirmais, kas mēģinājis to turienes izbēgt. Jā, es esmu nomainījis tos logus 3 gadus apakaļ. Vienkārši, Es viņus tā kā, uzsnīgu sniegšu, viņi tā izcēlās uzreiz. Jā. Tāds bombs, jā. vienkārši pirms tam tur bija restīts virsū. Cik tev Viņi izmaksāja pazuda uz logu kaut- maiņa, jo es apsveru ideju izsistam viņus ārā, lai zinātu. Un pēc tam apmaksātu viņu nomaiņu. Pēc tam apmaksāt nomaiņu. Tā lai viss godīgi. 14,000 eiro par logu. Man liekas, ka tu melo. Mēģini izsit, pastīties. Ir ļoti īpaši logi, viņi taisīs uz īpašu pasūtījumu. Jā. Kāda? Mana. Mans pasūtījums, kas viņš nav īpašs. Ai. Beidz, zināms, problēma. Es nevēju, vai klausītāji, skatītāji to apzinās. Šajā vai jūt. jēlajā epizodē. Bet šī ir patiešām jāla epizode. Es nevaru piedot, man bija visu dienu šodien, visu pavadīt. Nu, lūk, un tāpēc es jau izpļāpājos drusku, bet es sapratu, ka es jau drusku pirms tam izpļāpājos. Ir viena interesanta lieta, dārgie skatītāji un klausītāji. Nav rīts. Mums ir cēs rīts, un mēs esam savākšies vakarā. Tā nav pirmā reize. Ja pārējais reizes ir, kad jūs dzērāt, un mēs rakstījām kaut kādas nestandarta reizes. Pēdējā epizode, starp citu, nestandarta, tu cilvēki arī ir dzīvē, jā. Jūs bijat skaidrā, tu gribi teikt? Jo. Tu ikdienā tā runā? Es vienkārši nesapratu, man... Tā Viņš bija pārādās, ka es esmu kā kliņķī. Nē, Tīpaini tāpēc tekstā var, es jau nē, spēlēju līdzi, es jau nezinu, ko jūs... Jā. Un viņa ir arī skatītākā. Nopietni! Varētu būt Varbūt, problēma. varbūt jādzer. Jā. Tā kā tu šodien to sāc darīt. Es to sāku darīt jau jau vakardien. Es to Cilvēki sāku jau darīt jau nezinu, ka vakar. 2 stundas pirms epizodes mums tev bija jāskalo ar Jāskalo kūķi. bezgalīgo klīzmi. Tu domājies, ka ir tā, tu iedomājies, kāds ir spiediens uz sērijas ierakstu. Jānis tā piedzēries, viņš guļ. Tā. Karoči tā tad vienu galu klizmu, pa otru galu skalojam kuņģi, karoči viss mums jādabūn uz kājām. Re, kur es esmu? Skaisti. Nu, kaut kā tā. Es nezinu, katrā ziņā gada pirmajā sērijā šis ir hauss pietiekošā līmenī, manuprāt. Mēģināsim to formātiņu pieķert. Nu, pat kā es jau tev vienreiz teicu, pie 20. sērijas mums vajadzētu sākt kļūt nopietnākiem, es tā domāju. Jā, un tieši tāpēc es vēlos tevi introducēt uz mūsu nākamās sērijas konceptu, kurš nu jau būs mazliet producētāks. No. Es esmu piesaistījis cilvēku, kas noskatīsies visas 19 mūsu iepriekšējās epizodes, nošausies. Tad mēs paņemsim jaunu cilvēku, kurš uzrakstīs kārtīgi. Skriptu. Ne gluži skriptu, bet vadlīnijas, un tā būs katrai epizodei, O, kur mēs varēsim apstīties. Jā, gan tēmiņas, gan rubrikas. Mums būs bam. Viss ir izdomāts tavā vietā. Tev atliek tikai nepiedzerties. kas, kā zināms, ir tikpat kā neiespējami. Jā. Bet Bet super, man ir liels prieks dzirdēt. Tātad, darbie klausītāji, Šī ir pēdējā... lūdzu nākošo epizodu skaties ar īpašu kritikas devu, jo tāpēc, ka nākošo epizodu būs Bruno solītā saturpilnā epizode, saturīgā, jēgpilnā satura epizode. Nē, kāpēc jau saturs jau tur var nebūt? Viņš vienkārši būs, tā kā, tas hauss būs kontrolētāks. Saprot? Ar ko jūs viņu mēģināsiet kontrolēt? Ko mēs viņu mēģināsim kontrolēt? Mēs noliksim cilvēku ar pulksteni rokās, lai stāv. Vai ir beisbola nūja, kas sit man pa seju katru reizi, ka es kaut kur novirzos no tēmas? Jā, okay, labi, Jā. mēģinam. Epizodes Labi. beigās zils pilnībā. Jebkurā gadījumā man liels prieks tev bija redzēt. Es dodos prom, jo godīgs, ka man paliek garlaicīgi. Es nezinu, ir tomēr piekdienas vakars, es atvainojos. Un Jā. uz sadarbību. Īsākā epizode pasaulē. Man vienkārši ļoti gribās čurāt, es atvainojos. Man nekad tā nav bijis, bet es vienmēr rītu. Tavs pāris vakars, es patiešām es tos neuzskatu par īstiem vīrusiem. Man diezgan gribās čurāt, tāpēc es nevaru, mēs varam tā kā, bet nē, kad tas būs stulbums, mēs apstādinām.
Tad tu izskato laukā, un tad mēs turpinām runāt. Nē, man nav bail atzīt, es gribu čurāt. Dargie draugi, šajā epizodē mēs parunājām par precīzi ne par ko aptuveni. Šādi izklausās 2 piedzerušos vīriešu ramblings 2. janvāra rītā, kad nodzerts ir jau Tu arī esi piedzēries? Es aicināšu jūs nākamajā epizodē. Šo epizodu Būt varbūt ne, uzmanīgākie, bet nākamo lūdzu, dārgie epizodu klausītāji, esiet Es vēlreiz piekodināšu. Nākamajā epizodē mums būs salūts telpās. Būs tā kā uzliekat zvaniņu YouTube. Būs vāks. 5 Būs zvaigznes vāks. Spotifyā. Jā. Un pieziniet Jānim, numurs uz ekrāna redzams, ja? Jā, lūdzu. Paldies jums par klausīšanos šo 27 minūšu laikā. Mani sauc Bruno. Jānis Kļaņš. Kas vienkārši sauc random cilvēku vārds. Tiekamies. Atā.